populāra lieta. Mēs redzam, ka šogad sākās tādas arī privāta iniciatīva. Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros Rīgā Merķeļa ielā 3 atklāts vieglo elektrisko transporta līdzekļu uzlādes punkts. Uzlādes vieta ir pirmā publiski pieejamā, un es ļoti ceru, ka noteikti ne pēdējā. Es tiešām esmu pārliecināts, ka šiem transporta līdzekļiem ir nākotne, kas jau pierādījies ir daudzās citās valstīs. Šeit tā būtiskākā lieta laikam tomēr ir zaļā domāšana. Ja? Un arvien vairāk cilvēki sāk attiekties pret dabu saudzīgāk, arī sakojot līdz tam, kādas transporta līdzekļus viņi izmanto. Šī ir viens no vidēji draudzīgiem, un es domāju, ka nākotne šeit ir ļoti liela. Nozīmīgi bija tas, ka Rīgas doma ir pieņēmusi enerģētikas plānu, kurā jau ir paredzēti noteikti pasākumi elektromobīļu izmantojuma attīstībai. Arī konkrēti jau ir ieskicēti plāni par uzlādes tīkla izveidi. Lai pamudinātu pašvaldību konkrētai rīcībai un lai atbalstītu jau esošos lietotājus, mēs nolēmām arī šo punktu izveidot, ja, un tieši kā tādu publiskas piekļuves punktu bezmaksas, ja, lai nebūtu nekādi šķēršļi šī uzlādes punkta izmantojumam. Šāda uzlādes punkta nepieciešamību nosaka arī tas, ka elektrisko braucamu rīku skaitam Latvijā ir tendence pieaugt. Vairākām biedrībām, tā skaitā mans pārstāvētai biedrībai, mērot velosipēdistu skaitu uz Vanču tiltu, mēs konstatējam, ka vismaz viens velosipēdis bija ar elektrisko velosipēdu. Es saku vismaz viens, jo tie elektriskie velosipēdi jau īpaši nav atšķirami no parastajiem, ja, bet vienu mēs noteikti fiksējām. Mēs tā rēķinām, ka elektrisko velosipēdu skaits tuvojās 500. Vairumā Eiropas pilsētu šādi punkti nav nekāds jaunums. Tādēļ gluži saprotam ir arī ārvalstu turistu interese par tiem mūsu galvaspilsētā. Elektriskā punkta atklāšanā Rīgas pasažieru ostā mēs uzzinājām, ka mūsu potenciālie ārvalstu turisti jau interesējas par to, vai Rīgā ir uzlādes punkti, kur tie ir. Un es zinu to, ka Latviju jau šogad apceļoja turistu grupa no Skandināvijas valstīm ar elektromobīļiem. Visiem zināms, ka elektrobraucamrīki ir daudz ekoloģiskāki nekā ar benzīnu darbināmie, bet kādas priekšrocības elektrovelosipēds sniedz lietotājiem? Elektriskajam velosipēdam tas pamat priekšrocības ir tāds, ka elektriskais motors palīdz braucējam. Un to var ļoti labi just braucot pa sliktu ceļu, teiksim, Grāns ceļu, ja, braucot pret kalnu, braucot tālus attālums. Būtiski arī tas, ka elektriskais motors palīdz ātrāk ieskrieties, kas varbūt īpaši labi ir pilsētas satiksmē, kur reizēm vajadzīga šī braukšanas dinamika. Braucējiem akumulātora uzlāde Merķeļa ielā 3 atvērtajā uzlādes punktā būs bez maksas. Rēķinus uzņemas apmaksāt AV Transports un bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrība.